Thank you, Nikolai, for your advice. Yes. Labdien, cienījamie semināra dalībnieki, Rīgas Tehniskās Universitātes, Liepājas akadēmijas organizētajā seminārā, zinātniskajā grantā, studējošo jauniešu digitālo kognitīvo prasmu novērtējums, publicitātes pasākumā. Publicitātes pasākuma nolūkos arī šis seminārs tiks ierakstīts un tiks ievietots arī mūsu mājaslapā izveidotajā digsonskills.rtu.lv, un jūs redzēsiet arī šajā pasākumā, arī šajā publicitātes pasākumā visu šo ievietoto informāciju. Kā jūs arī redziet, kad projektā ir zināmi numuri, nosacījumi, un mēs savu projektu esam nosaukuši par projektu 0026. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi konsolidācijas projektam, katram tiek piešķirts numurs. Projekts ir iesācies ar, es ļoti atvainojos, Kaspar, man prezentāciju varat uzlikt? Projekts ir iesācies ar 25. gada janvāri, un projektu īsteno dalībnieki projekta. Un šeit jūs redziet mūs visus pilnā augumā pēc Jāņiem 25. gadā, kad mēs visi kopīgi strādājam jau ar pētniecības rezultātiem, datu apstrādes rezultātiem, un mēs esam visi tie, kas šeit esam klāt, tikai attēlos nelielos, sākot ar Kasparu Vārpiņu no kreisās puses un labajā pusē Ingūna Griškeviča, kas šodien arī runās un referēs, kā arī mūsu vadošais pētnieks aiz Kaspara Aleksejs Šņitņikovs, tad esmu es Sandra Rone un mūsu cienījamais vadošais pētnieks profesors Nikolais Verasovs no Monašas Universitātes. Vēlreiz gribu jums uzsvērt, ka šādos projektos var piedalīties tikai tie docētāji, kur ir pētnieki, vadošie pētnieki, un tāpēc es arī jūs iepazīstināšu ar pētniecības uzdevumiem. Viens no vissvarīgākajiem pētījumu uzdevumiem bija šajā projektā zinātniskajā grantā teorētiski definēt digitālo kognitīvo prasmu jēdzienu darbības teoriju ietvarā. Otrais - izstrādāt novērtēšanas instruments, kas ļautu empiriski izvērtēt jauniešu digitālo kognitīvo prasmu līmeni, kā arī identificēt tipiskākās grūtības, ar kurām jaunieši saskaras informācijas apstrādes procesā digitālajā vidē, un analizēt sakarības starp digitālajām kognitīvajām prasmēm mācību sasniegumu kontekstā, nosakot šo prasmu ietekmi uz mācīšanās efektivitāti un rezultātiem. Tāpat kā izglītības iestādēs, tā arī universitātē ir ļoti svarīgs darbā ar zinātniski pētnieciskiem darbiem, ar maģistra darbiem, ar doktora darbiem, izveidot tādu cikliskumu, jeb ciklogrammu. Arī mēs šajā projektā izveidojām plānu, ja projekta menedžmentu, kas ietver sevī šādus 10 aspektus, sākot ar 25. Gada 1. janvāri un noslēdzot ar 26. gada 31. janvāri. Tātad 13 mēnešu garš projekts. Un kā jūs redzat, ka daudzas aktivitātes iesākumā iet paralēli. Gan literatūras teorija, analīze, gan jauna projekta, kas ir projekta nodevums, iesākuma izveide, partneru meklēšana. Un tas viss ir ļoti, ļoti sasaistīti. Ir bijis, teiksim, šajā pirmajā etapā, kurā mēs iesaistījāmies un darbojāmies attālināti, kā arī klātienē tikšanās reizē. Nu, un, protams, pēc aprīļa mēneša jau bija nopietnas darbs izstrādāt dokumentus ētikas komisijai, iesniegt testu, lai mēs varētu veikt šo pētījumu. Un, kā redziet, rezultāti mums jau arī bija jūnija mēnesī, kad ieradās profesors no
Austrālijas, un mēs varējām jau apspriest un analizēt šos rezultātus un secinājām, ka mums vēl jāuzlabo testi. Un šajā datu apstrādes procesā iesaistījās vēl viens dalībnieks mūsu projektā, sociālā zinātņu doktore Ilze Koroļeva, kura mums arī strādāja ar statistiku, ar apstrādi, ar šo datu analīzi un iesaistījās arī raksta izveidē. Nu, un, protams, vasaras darbs pagāja pie darba ar testa uzlabošanu, ar šo analīzi, un septembrī es esmu ļoti pateicīga tām izglītības iestādēm, kuras atsaucās, kuras mēs izvēlējāmies. Un arī šeit ir klāt pārstāvis, jau redzu, un mēs varējām nevis aptaujāt tikai 250 cilvēkus, kā projekta pieteikumā bija ierakstīts no 16 līdz 22 gadu vecumam, bet mēs aptaujājām 451 cilvēku, un arī šos testus pildīja šie respondenti. Un par to jau arī par šīm skolām tiešāk stāstīs mūsu Ingūna Griškeviča šodien. Nu, un, protams, lai varētu šos datus visus apstrādāt, analizēt, vajadzēja vēl padziļināt izpēti. Un vadošais pētnieks Aleksejs devās uz Monašas universitāti, lai nopietni kopā ar Nikolaju Veresovu strādātu pie raksta izveides veselu nedēļu. Un arī informējot mūs, ka būs šis raksts, no kā sastāvēs, kā tas vispār tiks veidots. Un mēs visi iesaistījāmies raksta lasīšanā, analīzē, uzlabošanā, pilnīgošanā. Tā kā liels paldies par šo ļoti lielo darbu visiem. Nu, un, protams, kā noslēgums, un es gribētu arī pateikt liels prieks par to, kad ir izdevies rakstu Q1 žurnālā iesniegt. Nu, pat šajā nedēļā, un žurnāls saucās Learning, Culture and Social Interaction. Q1 žurnāls, un žurnāls ir ārkārtīgi izcili zinātnisks, kas fokusējās tieši uz mācīšanos, izglītības un sociālās dimensijas jautājumos, un tas atbilst mūsu projekta mērķim. Kā arī es esmu ļoti gandarīta par to, kad mūsu vidū izauga zinātnieki kā projekta vadītāji, un arī Aleksejs Šņitņikovs vadīs Horizon projektu, kas tiks iesniegts 25. gada 16. septembrī, un ir atradis ļoti daudz sadarbības partners, un mēs kopīgi strādājam, lai veidotu Horizon projektu, kas arī ir mūsu projekta mērķis un galvenais uzdevums. Vēl gribētu pateikt to jums šodien, ka šie projekta rezultāti, kas mums ir ierakstīti pieteikumā, droši vien būs mums visiem ļoti noderīgi. Gan skolām, gan izglītības politikas veidotājiem. Bet galvenais, kad mēs uzzinājām vairāk par jauniešu digitālām kognitīvām prasmēm Latvijā. Un arī šīs metodoloģiskās zināšanas par šo prasmu mērīšanu droši vien būs ļoti nozīmīgas. Jo tādā veidā, kā mēs esam strādājuši šajā projektā, mēs vispār pirmo reizi Latvijā ko tādu vispār veicam. Ja? Un šis ieskats par šīm digitālām kognitīvām prasmēm un savstarpējo saistību un to papildināmību stiprajās, vājajās pusēs konkrētajā jomā prasmē noteikti dos ļoti labus rezultātus. Nu, es ļoti aicinu Valsts izglītības attīstības centru, jā, Valsts izglītības satura centru, redzu šeit pārstāvis, jā, Latvijas izglītības zinātnes ministriju. Un, protams, arī asociācijas, jā, gan profesionālās skolotāju, psihologu asociācijas, domāt par to, kā šo pētījumu, nu, teiksim, paplašināt, padziļināt tādā ziņā, nu, mums kopīgi atrast līdzekļus, lai mēs varētu tālāk viņu attīstīt, jo mēs esam vairāk fokusējušies pašlaik uz Rīgu, uz Liepāju, bet mēs varētu to aptvert visā Latvijā, un šāds pētījums būtu ļoti vērtīgs, jo tāds pētījums vēl nav bijis. Nu, un, protams, arī Rīgas Tehniskā universitātē mēs plānojam šīs profesionālās izglītības pilnveides programmas, jeb kursus, tieši vidējās un augstākās izglītības mācību spēkiem Latvijā.
Nu, es domāju, ka jūs sadzirdējāt šo galveno domu, kad mēs arī jūs sadzirdēsim. Ja būs kādi jautājumi, ja būs kādi ieteikumi, būs rekomendācijas, mēs būsim kontaktā ar jums, cienījamie klātesošie, un arī tie cilvēki, kuri gribētu šādu pētījumu turpināt. Un es domāju, ka šodien mums būs ļoti laba, ļoti produktīva diskusija pēc 4 referātiem. Un mums piedalās arī mūsu seminārā angļu filologs Rīgas Tehniskās Universitātes Digitālā humanitārā zinātņu institūta docētāja Jūlija Svitaja, kas arī varēs palīdzēt arī tiem, kuri varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas uzdot jautājumu angliski profesoram Nikolajam Veresovam, varēs uzdot latviski, un tas jautājums tiks izcilkots un atbilde tiks saņemta arī angļu valodā. Jo valsts valoda ir latviešu valoda, un Nikolais Veresovs ir jau apguvis daļēji latviešu valodu. Bet šodien šī prezentācija sekos angļu valodā. Please, Professor Nikolai Veresov, your time. Thank you. Thank you. Hello, everybody. Unfortunately, my Latvian is not a well-developed language, and you should give me more time. Then maybe next time I will speak your language, but this time I will use the language is my second language. English is my second language. And the title of my presentation is I'm The sorry, Significance and please share your screen. We see only your desktop. Oh, sorry. Wrong stop sharing. Okay. Always having problems. Yeah. Okay. I think now it should work. Yes. Thank you, and sorry for this technical mess. Well, my presentation will be mostly focused on the significance and impact of this particular project into international research perspective. And every time we speak about significance of research or impact of research, we should start from identifying the real existing problem, not a research problem, but real life, educational or whatever social problem which research should be addressed to. And I will start with that because this problem exists not only in Latvia. This is an international problem. The same story happens in Latvia, in Europe, in America, in Australia, everywhere. And what is the problem? The problem is that what newspapers, tabloids, and professional community tells us that students are now using digital technologies a lot. And this massive use of digital technology negatively affects their thinking, their cognitive processes. They are not becoming smarter. They are not becoming stupid, but somehow something should be done with that. Would you agree that this is a problem? Would you agree that that's a problem? Yes or no? Yes, okay. Because we all read newspapers, we all read tabloids, we all listen to our colleagues, and we are professionals. We understand that. We look at the students and we see that, oh, they are not as smart as they were 10 years ago, something like that. Well, but for us, for researchers, what does it mean? It means that, okay, we agree, but how is it possible that digital activities are affecting negatively cognitive? And why it's happened? What are the processes behind that? This is the research questions, and these research questions should be addressed. And our project is addressing this issue, this problem, bringing some knowledge, some understanding of is this true or not, or if this is true, what should we do with that? So that's why we took two types of skills
to focus in the project, digital skills and cognitive skills. Well, the problem looks from scientific point of view is that, okay, students have digital skills, students have cognitive skills. How they correlate, or do they really correlate? Is this a correlation? Or maybe there is an interaction between them. Or it might be an influence of one skills to another skills. And if this is a correlation, how to explain? If this is an interaction, what's the basis for that interaction? If there is an influence, what kind of influence it is? And the most important is that, does it mean that the development or overdevelopment of one type of skills negatively affects to another type of skills and they remain undeveloped? Or vice versa? Does it mean that overdevelopment of these skills negatively reflect to that? All these questions are questions which were never discussed in research community, because there is no unified theory of looking at these two types of skills together. There is a lot of publications about cognitive skills, digital skills, their interaction, but there is no fundamental theoretical background on that or foundation. Well, and that's the problem. You see how the real problem becomes a research problem. Well, therefore, let's make a kind of closer look to digital skills. Everybody knows new terminology, new age terminology. Yes, Nguna, digital environment, digital society, digital childhood, digital literacy, digital competencies, digital skills. It's a new terminology, and sometimes when you read the papers, you see that there is no clear distinction about what is the difference between digital literacy and digital competence, because one paper says this, another paper says that, third paper says this, and you like in a white forest when everything is related, like a jungle, and everything is related to each other, but you cannot see the things. Well, but digital skills are more or less clear. Okay, so there are two examples of digital skills. For example, when I do copy paste in my computer, is this digital skill? Yes, it is. It is a very simple, the primitive, the simplest digital skill. Why? Because I'm using some digital tools to copy paste and put to the other. So when I did my first PhD in Moscow many years ago, I had no opportunity to copy paste. I had to type and retype every page, right? Okay, so there were no digital skills. Another example is using artificial intelligence to write the assessment the teacher gives to you. Is it a digital skill? Yeah, this is also a digital skill, but quite complex digital skills. Or very simple digital skills, because I just simply ask artificial intelligence to write a paper for me. That's it. It's not as complex. It's not much complex than copy paste. Yes or no? In terms of what I'm doing, not a big difference. Yeah, it's a provocation, of course. I just want to bring a little bit of life. Okay, so, but when you look at the digital skills, you surprisingly, you see that some researchers saying that, for example, evaluating data, evaluating information and digital content is a digital skill. When I read this, I say, come on, evaluating data, information, and content is not a digital skill. It's a cognitive skill, because evaluation data means that I have to analyze the data, I have to understand the data, which is absolutely cognitive. Why then they consider this as a type of digital skills? What the reason? So I feel very confused about that. But let's leave it for a while, okay? Let's look at cognitive skills. Unfortunately, dear colleagues, I have only 10 minutes, so I have to be fast. We are psychologists here in Guna and Julia. We know that cognitive skills are related to cognitive processes like perception, thinking, memory, imagination, all these things, right? Am I right in Guna, Julia? In general, okay? Yes. Yeah. Okay. So, okay. However, let's imagine the situation when
the student has a task to summarize the digital text using 3 keywords. It is absolutely digital task, right? Because text is digital. But the task, isn't the task digital? To summarize the text, I need to read the text, I need to comprehend the text, I need to understand the text, I need to formulate. So it includes a lot of cognitive skills involved. You cannot separate. Where is digital here? Where is cognitive here? It's all, again, jungle, right? Okay. Well, and that was the situation we had before we started our project. Literature did not give us a clear vision about difference between these skills and interactions between these skills, because all the pictures are very, very, very. So we had a task just to take from this jungle things we want. Okay, so on one hand, the cognitive skills are considered quite often as a specific type of digital skills. On the other hand, digital skills sometimes are considered as a specific type or sort or kind of cognitive skills. Still jungle. So, but what we know from this research, from this jungle, that these 2 types of skills are definitely interrelated. They are somehow interrelated. But the question how they are interrelated and why they are interrelated still remains unclear. So, and the way to explain this is what is the nature of their similarity? In what sense we can say that they are similar? Because they are skills. On the other hand, what is the nature of their difference? In what sense we can say about the difference between them? They are united, but they are different. And that was the challenge. And for that challenge, we don't need observations. We don't need experimentation. For this challenge, we need a theoretical foundation, because only theory is the way to explain things. Okay? So, and we took, as a theory, we took a cultural historical theory developed by Vygotsky's school and continued for centuries. And from our point of view, the concept of human activity might be very fruitful, because human activity consists from tasks, means, and operations. I have a task to talk to you. I'm using my means. I'm using my computer. I'm using my PowerPoint. I'm using everything just to explain what I'm thinking to you. So, and operations. I know how to use computer. I know how to connect to Zoom. So this is exactly my activity now. Might be presented. I have a task. I'm using tools and means and external, internal, and operations. So this is the nature of every human activity. But if you're coming back to the cognitive skills and digital skills, you will see the difference. They are the same skills. They are cultural skills, but they have difference. Digital skills are ability to master my activity using external tools, digital tools and signs and means. This is what I do in digital environment. I'm using external tools, okay? From simple copy pasting to asking artificial intelligence to write me a paper. But cognitive skills are ability to master my behavior using internal psychological means and tools and signs. What I'm doing, I am now making my presentation. I'm using my digital skills because I use computer, I use my mouse, I use my keyboard, clicking keyboard, changing my slides. This is my digital skills. But at the same time, my cognitive skills are because I'm telling you something what I want to tell. I'm sharing our results. I'm sharing our ideas. This is absolutely cognitive process. For this, I'm using the internal means, which is language. I'm using language as my internal tool, which mediates my interaction with you. You see the unity, yeah?
And you see the difference. Okay. Or at least I see the unity and difference. Sorry for that. Well, and what it means is that every advanced digital skill absolutely has a cognitive component. Okay. And the development of digital skills does not automatically lead to development of cognitive skills. Why? Because they are different. They are different. When digital skills develop, it might happen that cognitive skills remains undeveloped. Because they are different. Because they are related to different mediating processes. External mediation and internal mediation. And here is the answer. Here is the answer. Why they are, what is common and what is different between these two. So, one of the conclusions we did, and this is a contribution and significance of the project to the field, international field, that this is the first research which theoretically explains the unity and the difference between these two types of skills. On that basis, it explains that development of one type of skills does not affect the development of others. They should develop in parallel. If there is more attention given to digital skills, they do not affect the cognitive ones. Mm-hmm. And here is the problem. This is the reason which creates our concerns about. Okay? Well, and my last slide is that what was interesting is that our research shows that when you as parents, as teachers, have a lot of concerns about time, how much time the students spend, and it might be very bad if they spend a lot of time. So our research shows that what is important is not the amount of time, not about how much time the students spend in the digital environment. The most important is actually what they do in this environment. Not how much time, but what they actually do. And here is the list of 4 activities: gaming, entertainment, social networking, communication, search of information, educational purpose activities. These are 4 main forms of activities, and each of them affect development of digital and cognitive skills. And my question is to you as all experts. Look at this list and try to imagine which of these activities are more supportive cognitive skills development or less supportive cognitive skills development. Mm-hmm. Because all of them develop digital skills, no problem, but cognitive skills. So I don't want to give you an answer now. I hope my colleagues will give you an answer at the end, but try to guess, try to formulate your hypothesis, and then we will tell you which of these activities really negatively affect cognitive development. Okay. So sorry, I took more time. Well, Thank you, Professor Nikolai Veresov. Yeah, just now we are thinking about these open questions, and thank you for the valuable and scientifically rich material. Thank you. Jā, liels paldies profesoram un Ingūna. Lūdzu, jūs tiekat aicināti runāt. Paldies, man ir liels, es pateicos saviem kolēģiem, kas jau ir izveidojuši fonu un izskaidrojuši galvenos tādus terminus, un tāpēc es mēģināšu būt ļoti kompakta un konkrēta, ja, tātad vairāk koncentrējoties tieši uz konkrētiem pētījumu rezultātiem. Ja. Tātad mans uzdevums ir pastāstīt tieši par kognitīvajām prasmēm, un kā jau minēja kolēģi, ja, mūsu tā aktualitāte ir tāda, ka nereti jaunieši domā un uzskata, ka ir ļoti kompetenti šajā digitālajā vidē, bet pētījumi rāda tā kā citu to bildi, ka tas nevienmēr atbilst patiesībai,
Un tā zinātniskā novitāte patiesi ir, ka mēs esam daudz pētījuši varbūt tādus mazos bērnus, bet šie 16, 22 gadi, ja, kas ir vidusskolēni un studenti, nu, šī populācija nav pētīta un kādas tad ir viņu šīs kognitīvās prasmes. Tātad mēs jau runājām par pētījumu uzdevumiem, un arī jau kolēģi, ka runāja par šiem pētījumu uzdevumiem, lai mēs iegūtu rezultātus. Vispirms tātad mums tiešām bija jādefinē, kas tad ir tās kognitīvās prasmes, kas ir digitālās prasmes, jāizveido instruments, un tad mēs varam iegūt rezultātus. Tātad visa tā rezultātā mums iznāca šāda definīcija, ka kognitīvās prasmes, un tās nav kognitīvās spējas, bet prasmes, tātad tas, ko mēs apgūstam, mēs varam viņas definēt šādos 4 blokos. Tā ir izpratne, galvenās idejas izpratne tekstā, secinājumu izdarīšanas spēja, tātad atpazīt kaut kādas netiešās nozīmes un izdarīt loģiskus tādas sakarības, ieraudzīt starp faktiem, kritiskā domāšana, kas jau ir redzēt kaut ko plašākā kontekstā, un tad ir sintēze, kā mēs savas zināšanas varam integrēt jaunā kontekstā. Un metodoloģiski mēs izmantojām OECD, PISA, šos testus lasīt prasmē, kas ir jaunākai populācijai. Tātad mēs skatījāmies un piemērojām tiešām mūsu 16 līdz 22 gadu vecumu populācijai. Un te jūs redzat arī mūsu izlasi, ja, tātad ļoti konkrēti, lai var redzēt, kāds ir dzimums sadalījums, ja, tātad līdzīgs. Te arī mēs pievērsām uzmanību, lai dati tiktu ievākti no iespējamām visām specialitātēm no studentiem, lai nebūtu tikai eksaktie vai humanitārie, bet lai būtu izlases tāds harmonisks sadalījums. Tāpat arī par akadēmiskajiem sasniegumiem te ir redzams, ka ir sadalījums atbilst normālam. Un arī valodas pielietojums, tātad pamat populācija, kas lieto dzimtā valoda latviešu valoda, bet, protams, arī mūsu iedzīvotāji sastāv no citvalodīgajiem, un līdz ar to arī mūsu izlase. Nākamais slaids tātad rāda tādu apkopojumu par to, kā paši pētāmie saskata un pašvērtē savas kognitīvās prasmes. Un te jūs arī procentuāli redzat, ka būtībā ir diezgan labs tāds pašvērtējums. Visaugstāk tātad mūsu skolēni un studenti vērtē, ka viņi prot izprast tekstu un saprast faktus. Interesanti, ka viņi tā kā tiešām arī parāda, ka kritiskā domāšana, viņuprāt, ir tā kā vismazāk no šīm kognitīvajām prasmēm attīstīta. Bet tai pašā laikā arī mēs redzam 60%, tas ir diezgan augsts pašvērtējums. Nu, tad par pašiem rezultātiem. Ko tad mēs galu galā ieguvām, skatoties uz kognitīvajām prasmēm? Tad jūs redzat, ja, tātad šeit ir 4 līmeņu sadalījums. Mēs sadalījām rezultātus, tātad attīstāmais līmenis, tas ir tā kā vēl nav pietiekams attīstības līmenis. Tad ir pamatlīmenis, ar kuru mēs varētu funkcionēt. Funkcionālais līmenis ir tāds, kur mēs tiešām funkcionējam, un attīstītais līmenis. Un, diezgan, jāsaka, pārsteidzoši, tātad rezultāti parāda, ka 74,3%, tātad lielākā daļa studentu ir pamatlīmenī vai zem tā. Ja, tātad pamat līmenis. Funkcionālo līmeni sasniedz tikai 1/4, pat nav pilna 1/4 daļa, 24,6%, un augstākais, ko mēs varētu saukt par attīstīto līmeni, ir 1,1%. Atšifrēsim, ko tad katrs šis līmenis nozīmē. Jā, tātad pamat līmenis ir tiešām, ka mēs spējam atpazīt faktus, bet mēs vairāk ar šiem faktiem tādas sarežģītākas operācijas kognitīvās nespējam veikt.
nespējam saredzēt savstarpējās sakarības. Savukārt funkcionālais līmenis ir tāds, kur mēs saprotam gan galveno domu, varam izdarīt vienkāršus secinājumus, bet tas neparedz tādu dziļāku nozīmes izpratni un kritisko analīzi. Tātad augstākais līmenis, attīstītais līmenis, kurā mēs konstatējam tikai esam 1,1% no pētāmās izlases, ja, tātad tas ir tas, ko mēs gribētu sagaidīt no mūsu studentiem, ka mēs varam analizēt faktus, saredzēt sakarības, kritiski izvērtēt un galvenais pielietot šo informāciju jaunajā līmenī. Tātad vēlreiz 74,3% pamatlīmenī vai zem tā. Salīdzinājums starp studentu grupām. Kopumā mēs secinām, ka universitātes studenti uzrāda augstāku līmeni nekā vidusskolēni, kas ir pašsaprotami, jo universitātei tomēr vajadzētu būt izlasē, kur iet tā kā augstākām kognitīvajām prasmēm. Bet interesanti, ka abajās grupās pamatlīmenis ir identisks. Ja, 45% no mūsu pētāmās izlases, gandrīz puse tātad ir pamat līmenī. Funkcionālais līmenis, mēs redzam, universitātes studentiem ir nedaudz augstāk, tātad 32%, tā ir trešā daļa, savukārt vidusskolā mēs redzam, ka funkcionālais līmenis ir 20%, tātad vienai piekdaļai tikai skolēni mēs varam sagaidīt kognitīvās prasmes tādā funkcionālā līmenī. Interesanti, jā, cienījamās dāmas, visi attīstītā līmeņa sasniedzēji bija sievietes. Jā. Nu, šis ir jautājums, ko mēs varētu papētīt tālāk, varbūt konkrētāk. Un arī nozīmīgs fakts ir, ka dzimtā valoda tiešām neietekmēja rezultātus. Ja? Tātad mēs nevaram domāt, ka dzimtā valoda varētu būt kaut kā ietekmējot kognitīvo prasmju rādītājiem. Tad mēs tālāk, ja mēs vēl ļoti īsi, mans kolēģis Kaspars runās par digitālajām prasmēm, bet nedaudz par šīm attiecībām starp kognitīvo lasīt prasmi un digitālajām prasmēm, ja, tie ir procentu tabula, bet tā kopsumā to apkopojot, mēs redzam, ka 61% jauniešu digitālās prasmes ir labāk attīstītas nekā teksta izpratnes prasmes. Ja? Tātad tas ir tas, ko jau pieminēja mans kolēģis Nikolais Veresovs, ja? Ka digitālās prasmes ir vairāk un tās kognitīvās prasmes tātad ir mazāk attīstītas. Tikai 32% digitālā teksta izpratnes prasme ir attīstīta vienādā līmenī. Tātad gan digitālās, gan kognitīvās prasmes trešdaļai, ja, mēs varam sagaidīt, ka ir vienādā līmenī, un 6% no jauniešiem parādījās pētāmajā izlasē, ka digitālās prasmes ir labāk attīstītas nekā kognitīvās prasmes tieši lasot kognitīvajā digitālajā vidē. Tātad kopumā 28,4% studentu ir tikai pamatlīmeņa teksta izpratne, jā, tas jāņem vērā, bet funkcionāls digitālo prasmju līmenis. Un savukārt 21% jauniešu ir funkcionālas vai attīstītas gan digitālās, gan kognitīvās prasmes. Viena piekdaļa, ja? Tātad mēs sagaidām, ka abas prasmes ir tādā harmoniskā līmenī. Tad ļoti īsi par šīm saistībām, pašām galvenajām, ko mēs konstatējām starp digitālajām prasmēm un kognitīvajām prasmēm. Un tātad pirmkārt mēs secinām, ka spēja atrast informāciju digitālajā vidē nevienmēr nozīmē spēju to precīzi izprast tekstā. Ja? Tātad tas, ka es varu atrast, vēl nenozīmē, ka es saprotu. Tas pats attiecībā uz kritisko domāšanu, ka kritiskā domāšana digitālajā vidē ir labāk attīstīta nekā dziļāka lasāmā teksta analīze un izpratne. Tā
Tad, ja mēs runājam par augstākā līmeņa tādiem domāšanas procesiem, kas nozīmē, ka mēs savas zināšanas spējam pielietot jau citā kaut kādā kontekstā, būt elastīgi un spēt savas prasmes pielietot jaunā vidē, tad mēs redzam, ka šī prasme ir visvājāk attīstīta. Uzdevumi, kas prasa elastīgu domāšanu un zināšanu pārnesi, ir visvājāk apgūtie, neatkarīgi no digitālā vai teksta formāta. Nu, un tālāk jau runās mani kolēģi par digitālajām prasmēm, bet galvenās tendences jau iezīmēšu. Tātad, ko mēs secinājām, ka tiešām izklaides un sociālā interneta lietošana ir saistīta ar zemākiem kognitīvās lasīt prasmes rādītājiem. Savukārt, akadēmiskie sasniegumi tiešām atspoguļo arī kognitīvo prasmju līmeni. Tātad izglītībai ir nozīme. Un mēs secinām, ka digitālās un kognitīvās prasmes jauniešu vidū ir attīstītas atšķirīgi. Viens neparedz otru. Kopumā digitālās prasmes mēs redzam ir labi attīstītas, bet, kā jau mēs minējām, tas nevienmēr nozīmē kognitīvo tādu prasmi saprast. Un augstāko digitālo prasmju līmenis nevienmēr nozīmē augstāko kognitīvo lasīt prasmi. Un te jau arī mēs runājām par tādām teorētiskām lietām, ja? Tātad, kā saprast šīs prasmes, vai viņas ir saistītas un kā viņas ir saistītas. Tātad ontoloģiski mēs secinām, ka augsts digitālo prasmju līmenis neatbilst un neprognozē augstu kognitīvo prasmju līmeni. Un līdz ar to attīstības perspektīvā mēs varam secināt, ka digitālo prasmju attīstība neizraisa kognitīvo prasmju attīstību, bet savukārt ir otra sakarība pretēji, ka kognitīvās prasmes, konkrēti lasīt prasmes attīstība, veicina savukārt digitālo prasmju attīstību. Un līdz ar to mēs secinām, ka izglītības programmās patiešām būtu jādomā vairāk, kā mēs stiprinām šīs kognitīvās prasmes un veicinām patiešām domāšanas procesus, ja, un par to jau vairāk tad runās mani kolēģi nobeigumā. Paldies par uzmanību! Paldies, Ingūna, par ļoti analītisku materiālu, ko jūs mums šodien piedāvājāt. Domāju, Kasparam daudz vairs nav ko piebilst, bet tomēr būtiskāko par digitālo prasmu novērtēšanu. Kaspar, mēs klausāmies. Paldies! Jā, labdien, un sveiciens no pārsteidzoši sniegotās Liepājas. Tātad es nedaudz pastāstīšu par tieši konkrēti par digitālām prasmēm, ko mēs novērtējam, jo Ingūna ļoti labi jau savilka nedaudz kopā. Tad, jā, par pamatu tad mēs ņēmām divus ietvarus, kas jau ir izstrādāti, un mēs tieši koncentrējamies uz informācijas meklēšanu un navigāciju, jo tas ir saistīts tieši ar studēšanas procesu. Tātad mēs izvēlējāmies Eiropas Savienības Digicom 2.2, kur bija 5 galvenās šīs sadaļas, un arī Yskills projektā izstrādātos arī tad novērtējumus un analīzes rīkus. Tad mēs galvenokārt katrai šī tēmai mēs izvēlējāmies 2 jautājumus, kur bija atbilžu varianti un saturēja tikai vienu pareizu atbildi. Un šīs tēmas mums bija dažādas par atslēgas vārdiem, par atrastās informācijas novērtēšanu, par uzticamības novērtēšanu, tīmekļa vietnēm, datu organizēšanu un pārvaldība, par navigāciju internetu vietnēs, paplašinātās meklēšanas prasmes, par pārliekošanas vēstures izmantošanu, arī mākslīgā intelekta programmatūras izmantošanu mācību procesā, jo tas tomēr mūsdienās jau ir neatcerams posms. Es būšu izcēlis nedaudz tādus, manuprāt, interesantākos rezultātus no aptaujas. Tātad pats pirmais jautājums par digitālām prasmēm bija par to, kā atslēgas vārds izvēlēties. Un šeit bija jāizvēlās tieši par internetu vēstures tehnoloģiskiem posmiem, un ar zaļo krāsu iezīmēta pareiza atbilde. Tātad šeit mēs redzam, ka mūsu respondenti samērā pareizi atbildi izvēlējušies
Vienīgā atšķirība bija tā, ka ar divām tām tuvākajām atbildēm tur iztrūktas World Wide Web iekļaušana, kas it kā ir šis pārējais posms, un arī te mēs varam tad līdz ar to domāt par šīm kognitīvām prasmēm, vai mēs spējam formulēt pareizi atslēgas vārdus arī. Tas ļoti labi pierādās šajā otrajā atslēgas vārdu jautājumā, kurā ir jāatrod informācija par sociālo mediju ietekmi uz pusauģu psiholoģisko veselību un uzvedību. Tad puse atbildēja ar pareizo atslēgas vārdu, tad sociālā medija pusauģi psiholoģiskā ietekme. Savukārt otra tuvākā atbilde, kas arī bija gandrīz puse, izvēlējās sociālo mediju ietekmi uz pusauģiem. Kā mēs redzam, šeit nav nekas par psiholoģisko veselību, kas arī it kā bija viens no tādiem būtiskiem atslēgas vārdiem, lai izvēlētos pareizo, lai atrastu šos pareizos rezultātus meklētāju programmās. Nākošais bija par uzticamības novērtēšanu, un tad mēs piedāvājām 3 dažādus tekstus, no kuriem 2 bija reāli teksti par reāliem notikumiem, un viens bija par mūsu pašu izdomāts ar mākslīgā intelekta palīdzību teksts, kurā patiesības bija nulle, teiksim tā. Un kas patīkami pārsteidz, kad lielākā daļa respondentu izvēlējās pareizo atbilžu variantu, kad viņi mācīja atpazīt šo tekstu, un īstenībā te arī būtu nepieciešamība pēc kāda padziļinātāka pētījuma, kāpēc viņi tieši izvēlējās, kas bija šīs pazīmes, pēc kuriem viņi novērtēja šo tekstu kā nepareizu. Tad vēl liels vairākums, samērā liels vairākums izvēlējās arī par seno vikingu artefaktu atklāšanu Zviedrijā. Tas varbūt šķita viņiem kaut kas tāds dīvains, un tāpēc izvēlējās kā pareizu atbilžu variantu, bet, kā es teicu, šeit būtu interesanti arī papētīt, kādā veidā, pēc kādiem kritērijiem jaunieši izvēlās uzticamību izvērtēt rakstiem dažādiem. Tad jau runāt nedaudz par drošību. Šeit bija jautājums par uzticamām tīmekļa vietnēm, pēc kā atpazīt, ka tīmekļa vietne ir droša. Tad šeit arī vairākums atpazina pareizi, ka HTTPS, taču, kā mēs redzam, nepietiekamas zināšanas tomēr ir samērā lielai daļai, jo viņi uzskata, ka www lietošana vai .lv lietošana nozīmē, ka šī lapa būtu droša. Tāpat arī par nākošo tēmu, kas bija informācijas organizācijas prasmes, arī bija daudz un dažādi atbilžu varianti. Arī mums pašiem domāt par šo jautājumu un atbilžu variantiem, vai viņš būtu pareizs vai nebūtu pareizs, radās diskusijas. Taču, jā, teiksim tā, tas pareizākais variants būtu izmantot versiju vēsturi un komentārus, izsakot izmaiņām, nevis ar krāsņām iezīmēt vai saglabāt jaunu kopiju, kad kāds rediģē. Taču tomēr mēs redzam, ka mūsu jaunieši varbūt ne līdz galam spēj izmantot visas digitālās iespējas, ko mums piedāvā šie digitālie rīki. Un varbūt viņi pat nezina vai nemāka šīs iespējas izmantot. Tādējādi tas arī būtu jāstāsta uz virzienu, kuru attīstīt tālāk. Savukārt par tīmekļa vietnes navigāciju. Šeit bija jautājums par to, kur atrast datu aizsardzības politiku, tātad kā orientēties mājaslapās. Un arī tad, teiksim tā, viena puse atbildēja pareizi, pārējās puses jau sāka taustīties un domāju, ka zem uzņēmuma apraksta varētu būt vai biežāk uzdotiem jautājumiem vai jaunumos par datu aizsardzībām. Arī tad šeit šī kognitīvā domāšana ir jāsaprot, kurā vietā pēc loģikas varētu atrast kaut ko, kas būtu saistīts ar šiem juridiskiem jautājumiem, jo tepat atbildes variantā jau ir minēts, kur bieži tiek izvietots juridiskās saites, tad arī teiksim, tā nedaudz loģiskā domāšana un kognitīvā domāšana. Savukārt arī par tīmekļa vietnes navigāciju, ja ir apmaldījies jaunietis tīmekļa vietnē, kur atrast to, ko meklē, tad arī daudzi uzskata, ka galvenās labs izvēle ne visur atrast, taču nevienmēr tā ir. Ir pat mājaslapas bez galvenām izvēlēm, tad pareizākais atbildes variants būtu vietnes karte, jo pēc noteikumiem, tīmekļa vietņu izstrādes noteikumiem ir jābūt arī mūsdienās visām internetu vietnēm šīm vietnes kartēm, līdz ar to arī tad jaunieši varbūt nepietiekamas zināšanas šajā jautājumā. Par paplašināto meklēšanu, tad arī, ja ir jāatrod precīzi frāze, tad šie meklētāji programmas nosacījumi nosaka to, ka jābūt pēdiņās šī frāzē, jo tad viņš meklē tieši konkrēto frāzi. Un tepat pēc būtības, teiksim, tā nosacīt jau jautājumā ir iekļaut pareizi atbildē, tāpat tomēr tikai
arī apmēram pusē izvēlējās pareizu atbilžu variantu. Tāpat pie paplašinātās meklēšanas par to, ja vēlās atrast tikai un vienīgi PDF dokumentus, tad arī šie mazāk nekā pusē izvēlētos pareizāko variantu, kā meklēt, tad darīt, tas nozīmē, ka nav pietiekoši zināšanas. Savukārt pie mākslīgā intelekta jautājumiem, kas savā ziņā it kā patīkami pārsteidz, tomēr ne līdz galam, arī 284 no 450 respondentiem norādīja to, ka rezultāts, ko mākslīgais intelekts ir sniedzis, kad tomēr salīdzinās atbildi ar informāciju no uzticamiem avotiem, nevis tikai pārliecināsies, ka saģenerēta atbildi ir iekļauts atsauc uz avotiem, jo pieredze rāda, ka arī mākslīgais intelekts, ja viņš iekļauj šīs atsauces, nevienmēr tās ir korekts un nevienmēr tās ir arī no uzticamiem avotiem ņemtas. Tātad arī šeit šī izpratne un saprašana, kad ir tomēr padziļinātāk jāvērtē arī šie mākslīgā intelekta rezultāti. Tad kopumā par digitālām prasmēm, tieši digitālo prasmu sadaļu, tad galvenokārt 60% viņš ir funkcionāls, tātad viņi parāda labu izpratni un var pielietot digitālās prasmes lielākajā daļā kontekstu, savukārt tikai vienai 10 daļai, vienai 9 daļai, pareizāk sakot, šīs digitālās prasmes ir attīstītas, kad demonstrē spēcīgas digitālās prasmes, kritisko domāšanu un drošas digitālās prakses. Savukārt vienai ceturdaļai, nedaudz vairāk kā vienai ceturdaļai šīs prasmes ir pamata vai pat arī attīstāmas. Tad nav spējuši atbildēt tikai uz 3 no 16 jautājumiem pareizi. Tad mūsdienu vidē, kur arī jāuzmanās ir no dažādiem internetu krāpniekiem, tad šis prasmu skaits būtu jāuzlabo, tad, lai šīs prasmes būtu daudz spēcīgākas un arī gatavot visus šos studiju darbus un mācību materiālus. Un no manis tas būs viss. Paldies. Un tālāk tad vārds būs Aleksējam Šņitņikovam par tiesais aktivitāšu ietekmi uz digitālām un kognitīvām prasmēm. Paldies, Kaspar. Paldies par izsmeļošu pētījumu analīzi. Paldies. Lūdzu, Aleksej. Tātad es pastāstīšu par to, ko mūsu dati saka par tiešsaistes aktivitāšu saistību ar digitālajām un kognitīvām prasmēm. Mūsu aptaujā mēs ieguvām datus par to, kādas aktivitātes jaunieši veic internetā un cik bieži. Un jauniešiem tika piedāvāts saraksts ar 19 ikdienas aktivitātēm. Un balstoties uz biežumu intensitāti, ar kādu jaunieši iesaistās šajās aktivitātēs, tika izdalīti 4 paterni vai lietošanas modeļi, kuri parāda, kāda ir dominējoša aktivitāte šiem jauniešiem. Un tad var pāriet uz nākamo slaidu. Tātad šie faktori, ja šīs grupas vai paterni tika izdalīti balstoties uz faktoru analīzi. Ja? Tātad balstoties uz to, ko jaunieši tieši atbildēja, cik daudz, cik bieži, cik ilgi viņi veic šīs aktivitātes ikdienā. Un tad faktoru analīze izdalīja šīs aktivitāšu grupas. Pirmā grupa ir orientācija uz saziņu un sociālu tīklošanos. Un tad jūs redzat šeit sarakstu, kādas aktivitātes tur ir iekļautas. Tad ir radošā jeb satura radīšanas dimensija. Tad tādas nelielas radošas aktivitātes, ko veic jaunieši, piemēram, viņi tur fotografē kaut ko un augšup ielādē savā profilā. Un tad ir informatīva analītiskā dimensija. Tā tie jaunieši, kuri izmanto internetu pārsvarā informācijas meklēšanai un izglītojošām aktivitātēm. Un tad 4. faktors ir tātad apvienot tos jauniešus, kuri daudz spēlē datorspēles.
Un interesanti ir tas, ka mēs šo jautājumu uzdevām arī citā viena pētījuma, kuru mēs veicām ar kolēģiem pirms 2 gadiem, un tā bija liela izlase, reprezentatīva nacionāla izlase, un tur tas sēks bija tas pats, un faktori izrādījās tie paši. Un es vienkārši īsumā pateikšu, ja mēs mēģinājām novērtēt aptuveni, kā sadalās procentuāli jaunieši, ja, pa šīm aktivitātēm. Informatīvi, analītiska aktivitāte 30%, šī radoša aktivitāte 15%. Orientācija un saziņa un sociāla tīklošanos 31% un spēlētāji 24%. Un tad var pāriet uz nākamo slaidu. Tātad, izmantojot šo informāciju, jā, tātad par tipiskām aktivitātēm un paterniem. Jā, mēs paskatījāmies, kā tas viss saistās ar digitālajām prasmēm un lasīšanas prasmēm, un izrādījās, ka saistība ir, ka šīs aktivitātes tipiskās ietekmē digitālās prasmes un lasīšanas prasmes. Un šī saistība ar digitālajām prasmēm ir spēcīgāka, un tur ir pozitīvā saikne arī, ka informatīvi analītiskā aktivitāte pozitīvi saistās ar digitālajām prasmēm, proti attīsta, un arī spēļu aktivitāte arī veicina šīs digitālās prasmes. Ja? Savukārt sociālā saziņa un tās radošās aktivitātes negatīvi saistās ar digitālajām prasmēm. Gadījumā ar lasīšanas prasmēm šī sakne ir vājākā. Un statistiski nozīmīgas ir negatīvas saiknes, proti, ka sociālā saziņa tiešsaistē, tīklošanās un orientācija uz spēlēm un publisko komunikāciju negatīvi ietekmē lasīšanas prasmes. Un tad var uz pēdējo slaidu. Tātad, kopumā kādus secinājumus mēs varam izdarīt, ja izrādās, ka digitālas kompetences veidojas, ja arī pateicoties tam, ka jaunieši veic arī analītisku darbību internetā, un sociālas un izklaides aktivitātes drīzāk kavē lasīšanas prasmju attīstību. Un lasīšanas prasmes vairāk nosaka faktori ārpus tiešsaistes vides. Proti, šīs aktivitātes, kuras mēs izdalījām tie faktori, ja, mēs tur neatradām pozitīvas saiknes. Proti, ka tās aktivitātes pozitīvi veicina lasīšanas, kognitīvas lasīšanas prasmes. Jā, kā profesors Verisovs arī minēja, interneta lietošanas ilgums neprognozē ne lasīšanas, ne digitālas prasmes, kas liecina, ka svarīgāks ir lietošanas veids, proti aktivitātes, nevis laika daudzums. Un tas secinājums, ko mēs varam izdarīt, viens no, ka jauniešiem ir ieteicams kontrolēt vai samazināt laiku, ko viņi patērē tiešsaistes saziņai un izklaidei. Jā, principā man ir viss. Liels paldies mūsu vadošām pētniekam Aleksijam Šņitņikovam par tādu ļoti, ļoti zinātnisku analīzi un izvērtējumu. Un droši vien, kad daudzi no jums saka, pulkstenis ir 2, jā, laiks ir it kā iztecējis.
bet droši vien, kad interese par šo pētniecību arī pieaug. Tā kā lūdzu, neļaunojieties par tām dažām minūtēm, un mēs varam uzsākt diskusiju. Jūs varat uzdot jautājumus, adresēt konkrēti pētniekam, kuram vēlaties, kā arī jau es norādīju mūsu cienījamam viesprofesoram Nikolajam Veresovam pat uzdot latviešu valodā, jo Jūlija laipni piekrita iztulkot. Nu, lūdzu, jā. Tātad, lūdzu, jā. Varat izteikt viedokli, varat uzdot jautājumu, varat ieteikumus izteikt. Kā jums labāk? Kasper, čatā ir kādi ziņojumi? Nē, nav. Nav pagaidām. Labi. Nav pašlaik ziņojumi. Nu, es ļoti ceru, ka jūs visi sapratāt to mūsu domu, ko mēs jums gribējām šodien vēstīt. Jā, jo gads ir ļoti īss laiks tādam nopietnam, ļoti dziļam analītiskam pētījumam. Un kā jau es iesākumā minēju, kad droši vien, kad vajadzētu padziļināt šo pētniecību, vajadzētu paplašināt visā Latvijā. Jo, kā jau arī profesors Nikolais Veresovs norādīja, no šāda pētījuma nav bijis un izstrādāt instrumentu, jā. Un analizēt šos datus un pētījuma rezultātā uzrakstīt tik ļoti vērtīgu rakstu, kā mēs esam iesnieguši Q1 žurnālā, jā, Learning Culture and Social Interaction, jā. Es domāju, tas būs ļoti labs pienesums visiem Eiropā un pasaulē, un, protams, arī Latvijā. Bet es uzskatu, ka, ja mūsu pētniecība turpināsies, un Horizon projektā šis darbs turpināsies, tad mēs droši vien varēsim arī viņu vēl padziļināt un paplašināt. Tas arī viens no variantiem. Es gribu vēlreiz pateikt paldies visām izglītības iestādēm, kuras iesaistījās pētniecībā, kuras atsaucās Liepājā, Rīgā un arī universitātēm, ne tikai Rīgas Tehniskajai universitātei, bet arī Stradiņu universitātei. Un visiem jums, cienījamie pētnieki, par jūsu ieguldīto laiku, deksmi, entuziasmu. Jo zinu, ka jūs esat vairākos projektos un pasniedziet nodarbības un vadiet lekcijas un vadiet maģistra darbus, un jums ir ļoti daudz aktivitātes un jādodas arī dažādos komandējumos, lai celtu savu profesionālo kvalifikāciju. Es esmu ļoti, ļoti gandrīta šodien par to, ko mēs paveicām kopā. Un, ja jums kādam vēl ir kas sakāms šodien no jums, cienījamie pētnieki, varat arī pateikt. Paldies! Paldies, Sandra, par brīnišķīgu arī šo pasākumu organizāciju. Paldies, Ingūna! Jūtos novērtēta. Paldies! Ir klātesošiem vēl kāds jautājums? Lūdzu, pavisam droši. Mēs esam visi cilvēki, kas daram tiešām to darbiņu, kas mums ir uzticēts. Gribu pajautāt, vai tie rezultāti, tie prezentācijas būs pieejami? Jā, es jau arī sākumā stāstīju, kad mums ir izveidot mājaslapa, jā, Dictation Skills, jā, RTULV, un šis ieraksts būs ielikts arī šajā mājaslapā, un tā kā rezultāti būs pieejami. Un arī raksts, kas tiks publicēts, es ļoti ceru, jā, arī tiks ievietots šajā mājaslapā nosaukums, un jūs viņu varēsiet atrast, jā. Paldies, paldies. Paldies. Es ceru, ka Izglītības ministrija nāks ar mums uz sadarbību arī turpmāk. Paldies. Vai. Šī ir mūsu mājaslapa, jā, kura
Kaspars Vārpiņš ir salicis iekšā visu informāciju par mūsu projektu. Tā kā esiet laipni, apmeklējiet, atrodiet interesantus, kam interesē šis jautājums, iesaistiet savus skolēnus, savus kolēģus, jā, savās izglītības iestādēs un iepazīstieties ar šiem materiāliem, kas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgi. Nikolai, konfidenci arī konkrēts izglītības iestādes jaunieši, jā. Jāteic, ka tiešām konfidencialitāte jāievēro, un datu aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska mūsu pētījumā. Arī rakstot pieteikumu ētikas komisijai un gatavojot dokumentus kopā ar pētnieku Kasparu Vārpiņu, mēs secinājām, cik tas ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums. Tā kā paldies jums par šo jautājumu, Inete, jā. Diemžēl atsevišķi šie materiāli tomēr netiks publicēti. Mēs skatām šos jautājumus visus kopēji. Un būtībā jūsu skola visvairāk iesaistījās. Pāris simts respondentiem bija tieši no jūsu skolas, jā. Līdz ar to varat izdarīt secinājumus paši par jauniešiem 16 gadus vecumā, jā, 16, 17, 18, jā, tā ir Pļaunieku ģimnāzija. Bet, protams, kad šīs tendences tur ir redzamas, ja, un par tām jau stāstīja šodien Ingūna Griškevica un Kaspars un Aleksejs, ja. Paldies. Nikolai, would you like to tell something for us, for all participants? Because nobody liked to ask today. Okay, I just want to thank you for the opportunity to participate in this fantastic project and hope that we were working well and we had a great team, and I hope that we will continue our collaboration in the future because as we write in our paper, there are some interesting avenues to continue, but we will see how it goes, and then maybe in some time we will arrange another seminar. Let's hope about that. And I just want to personally thank all the participants, in Gunnar and Kaspars and Alexeis, and especially Sandra, you for your leadership, for your organizational skills, for your kindness, for your hospitality and welcomeness. I will never forget my stay in Riga this summer, which was fantastic. Thank you very much, and Happy New Year, and wish you all the best. Thank you. Thank you, Nikolai. Jūlija, varat lūdzu iztulkot mums šos jaukos vārdus? Es īstenībā nebiju tik dziļi piesaistījusi uzmanību, diemžēl, jo biju gatavojusies jautājumus drīzāk tulkot. Jā, tas bija novēlējums produktīvajam jaunajam gadam, gan zinātniskā, gan personīgā jomā visiem dalībniekiem. Paldies! Paldies, Jūlija! Jā, es arī tā domāju, ka tos labos vārdus mums vairāk un vairāk jāsaka vienam otram, un thank you, Nikolai, for your kind attitude and for participating in our project. And just now you are in vacation, but you are here with us today, and it's not day, it's night time for you. It's which time it is now? It's 11 p.m. actually. Yeah, no, you see, and you do what you can, and all the time we feel your support. Thank you a lot. Thank you. That's okay. We are the team. We are the team, yes. Nu, ko, mīļie draugi, es saprotu, ka laiks ir ļoti svarīgs, un laiks ir visvērtīgākā lieta, kas dzīvē neatgriežas, un acīm redzot taupot laiku, jā. Un sakot paldies visiem skolu pārstāvjiem, arī klasiskās ģimnāzijas direktoru vietniecei, Inetei, Ivānei,
kas ir klāt un uzdod jautājumus, un ir droši cilvēki. Paldies ministrijas darbiniekiem, VIA darbiniekiem un tiem, kurus es arī nepazinu šajā sarakstā, un no skolu pārstāvjiem no Liepājas. Paldies jums visiem, kad bijāt kopā ar mums. Nu, šie mums ir tādi īsti darba svētki, kad mēs varam jau ziņot par šī ļoti tāda intensīva darba rezultātu. Lai visiem laimīgs piepildīts un zinātniski piepildīts jaunais 2026. gads un cerot uz kopīgu sadarbību tālāk. Paldies! Paldies visai komandai par šo Paldies. gadu! Paldies!